Radio Star FM raidluku departaments piedāvā seriālu Ūdens rēks sadarbībā ar Spilva. Iepriekšējā sērijā klarnetīdēs notiek Leonīda vecāku zelta kāzu svētku mielasts. Alkatības dzīta, Vaivara sieva Solvita uzspridzina pilsētas maģistrālo ūdensvadu. Svētku telpa straujā plūst un svinību dalībniekiem draud bojāēja. Otrā sērija. Nedēļu pēc milzīgā sprādziena klarnetītēs risinās dīvaini notikumi. Arta sasirgusi ar personības dubultošanos, Leonīds brīžiem neredz un nedzird. Un tas ir tikai sākums. Arta, kur tu esi? Nespēlējies ar mani mazā, tu zini, ka es brīžiem neredzu un nedzirdu. Un tagad ir tas brīdis, kad es neredzu. Arta! Cik reizi es jums varu teikt, es neesmu kāda Arta. Es esmu skolotāja Šuvēja, Elīze Biete. Arta, mēs lecām, atceries? Es lecu, tu leci. Nekur es neesmu lekusi. Lieciet mani mierā, Leonīd. Arta, es redzēju, kā tu atsities pret virtuves galdu. Nu, laikam par stipru bija tas trieciens. Ļauj man šūt! Ko tu šuji, mazā? Es neesmu kāda mazā, un es šuju mēteli. Rudens nāk. Tu tiešām mani neatceries. Mani un mūsu kaisles pilno mīlestību, Arta. Tas, ka jūs pēkšņi esat kļuvis bagāts, fiziski pievilcīgs un akls un kurls vienlaicīgi neko nenozīmē. Mana sirds pret jums ir tikai, viņi jūt riebumu. Jā, riebumu. Ejiet! Kaut es būtu miris. Jā, tas nebūtu slikti. Te jūs man te netraucāt šūt. Mazā, neliec man spērt neapdomīgu soli. Es tūlīt ņemu telefonu un zvanu svilumpunktam. Ja man kāds uzbāž darba vietā, tad es pēdējo reizi saku, ejiet prom. Labi, es eju. Paliec sveika, mazā. Aha, idiots! Au, galva! Vai kā sāp galva? Pārgāja. Kas te bija ienācis? Tas nebija Leonīds. Kas te pa šīm žīnām? Kur es esmu? Kas es esmu? Leonīd, kur tu paliki, mīļais? Leonīd, nu nepamet mani. Es esmu tava Arta, Kur ir Leonīds? Te viņš nav rādījies, Artiņ. Kas noticis, saimniecība? Man nav laika. Man jāmeklē Leonīds. Nē, nu tas ir pilnīgs trakums pēc tās sprādziena. Jā, nabaga bērns. Te viņai liekas, ka viņi ir Arta. Te atkal kaut kāda skolotāja, Šuvēja, Elīze Biete. Nu netiek skaidrā cilvēks ar sevi. Jā, bet varbūt, ka pāries. Nu, kā tu domā, Hilda, ko? Man ir bail, ka nepāries. Tādas lietas pašas no sevis nepāriet. Tāpat kā ar Leonīdu. Pēkšņi palicis fiziski pievilcīgs un bagāts. Un tas viss tikai pēc tiem nenormālajiem plūdiem. Ka tev viss ir kārtībā pēc tiem plūdiem? Zini, te vispār nē. Nu, stāsti! Saproti, es tagad vairs nesaprotu, kurš ēdīs. Tāpēc es te darbinu nepārtraukti visas iekārtas. Cepu, griežu, vāru, blanšēju. Man ir pilnīgi tāds tukšums galvā. Piemēram, es skatos uz tevi, un man nav ne mazākās jausmas, ko tu gribēsi ēst pusdienās. Jogurtu! Mūsu jogurtu! Jogurts jau nav kotlete, ka to var ņemt un uzcept. Jogurts tā ir vesela industrija. Jā, es redzu, ar tevi arī nav labi. Un zini, man liekas, es zinu, kas pie tā ir vainojams. Nu, Zinti, neturi pie sevis slēptas kārtas, atklāja stāsti. Tā ir Solvita, Vaivaras sieva. Nu ko tu muldies? Jā, viņa taču nebija tajā sprādzienā. Viņa neskapēc izdomāja ārā izvest suni. Ko tu teici, Zinti? Lomās Leonīds un Hilda, Valters Krauze, Selēna un Arta, Baiba Sipeniece Gavare, Solvita un Vaivars, Ilvars Jansons, Zintis un Bahenfelzers, Kārlis Anitens, teicēja Maija Rozīta Kristapane, scenārists inscenētājs Anitens, mākslinieks noformētājs Vitāls, komponists aranžētājs Barons, atbalsta Spilva sulīgai dzīvei.